Klāt ir jaunākais BOOT.LV apskats, un šodien studijā ir viena no daudzajām Samsung Galaxy S4 variācijām – Samsung Galaxy S4 Active. Kāpēc Active? Tāpēc, ka šis telefons ir ūdensdrošs un tādējādi piemērots aktīvu dzīvesveidu piekritējiem. Vizuāli būtiskākās atšķirības no standarta S4 versijas ir skārienjutīgo taustiņu vietā ir fiziski taustiņi, kā arī šeit redzam augšējā daļa un apakšējā ir nedaudz gumijota, taču jebkurā gadījumā tas nepadara telefonu triecienu izturīgu. Samsung to pozicionē kā tikai mitrumu un putekļu izturīgu. Mitrumu izturību telefonam nodrošina membrānas, kas iestrādātas skaļruņos, kā arī aizmugurējais vāciņš, kurš aprīkots ar mitruma izolāciju. Kā redzam tālāk pa šīm gumijas līnijām, mitrums netiks, tātad ir pasargāts. SIM-kartes vieta, atmiņas kartes vieta, akumulators. Bieži vien par šādu veidu tālruņu plusu gribam uzskatīt noņemamo akumulātoru. Tāds ir arī šim tālrunim. Komplektā iekļautais akumulators vidējas lietošanas režīmā spēja telefonu darbināt apmēram pusotru dienu. Telefona labajā sānā ir ieslēgšanas, izslēgšanas ekrāna bloķēšanas taustiņš. Kreisajā sānā varam atrast skaļuma regulācijas taustiņu. Telefona augšpusē novietota 3,5 mm audio pieslēgvieta, kuras starp citu mitruma izturīgam tālrunim nav aprīkota ar aizbāzni. Tieši šīs pieslēgvietas mitruma izturība kā tāda ir diezgan liels pluss Samsung lolojumam attiecībā pret konkurentiem. Un šis mazais sensors priekšā patiesībā ir infrasarkanais raidītājs, kas, izmantojot to kopā ar iebūvēto Watchone aplikāciju, ļauj šo tālruni izmantot kā pulti savam televizoram. Testējot citu ražotāju ūdens izturīgos vietālruņus, novērojām, kad līdz ko telefons tiek izvilkts no ūdens, attiecīgi skaļrunis tomēr, lai arī ūdeni nelaiž cauri, tomēr ir mitrs un vairs neskan ne tuvu tik skaļi, kā tas bija iepriekš. Līdzīgi ir arī Samsung Galaxy S4 Active. Tiesa atšķirībā no konkurentu ražojumiem, mums nav jāgaida, kad pilnībā nožūs skaļrunis un tas būs galīgi pilnīgi savs. Pietiek vien nedaudz ar gaisu nopūst mitrumu no šī te skaļruņa un tas skaļums atgriežas iepriekšējā līmenī. Kā jau redzat, telefona malas ir noapaļotas, Samsung to centušies ieturēt sev raksturīgajā pēdējā laika stilā. Mūsuprāt, tas ir tiešām labs risinājums, jo salīdzinājumā ar kantainiem telefoniem šāda ierīce rokā ir krietni vien patīkamāka un ērtāka. Atšķirībā no savu vietālruņu līnijas flagmaņa, šo tālruni Samsung ir aprīkojuši ar TFT LCD displeju AMOLED displeju vietā. Tomēr tam jebkurā gadījumā ir raksturīgas Samsung vietālruņiem ierastās košās krāsas, kas iespējams dažiem lietotājiem pat varētu šķist nedaudz pārsātinātas. Pārējo tehnisko parametru ziņā displejs ir identisks ar standarta S4 5 colus pa diagonāli un Full HD izšķirtspēju. Tehnisko parametru ziņā Galaxy S4 Active ir ļoti pielīdzināms standarta S4 versijai. Tiesa atšķirība manām kamerā. Šī ierīce atšķirībā no Samsung Galaxy S4 ir aprīkota ar 8 megapikseļu kameru, kura uzņem, negribētos teikt, ka labus, bet apmierinošas kvalitātes attēlus. Mūsuprāt, kamera ir nedaudz vājāka kā pirmajam Samsung Galaxy Note vietālrunim, kuram arī bija 8 megapikseļu kamera. Programmatūras ziņā gan nekādus pārsteigumus nepiedzīvosim. Telefons aprīkots ar ierasto Samsung TouchWiz interfeisu ar dažādām, mūsuprāt, ne īpaši noderīgām funkcijām, kas ļauj izmantot priekšējo kameru, piemēram, Smart Stay, kas neizslēdz displeju, kamēr uz viņu skatāmies, ritināšana ar acu palīdzību, ritināšana šādi pārvalkot ekrānam ar roku palīdzību un citas funkcijas. Telefonu darbina Android 4.22 operētāja sistēma, kas šobrīd principā ir arī jaunākā, kas pieejama Nexus sērijas vietālruņiem. Ierīces ātrdarbības ziņā mums nav par ko sūdzēties. 1,9 GHz 4-kodola procesors apvienojumā ar 2 GB operatīvu atmiņu būs pilnībā pietiekami pat prasīgākajiem lietotājiem. Iebūvētās atmiņas apjoms ir 16 GB un, kā jau minējām, to iespējams paplašināt ar microSD kartēm, kur pieslēgvieta atrodas zem šī vāciņa. Ja jautāsiet par ierīces mīnusiem,
Principā tādus atrast varētu būt diezgan pagrūti. Iespējams, kādam varētu nepatikt fiziskie taustiņi, kas novietoti skārienjutīgo taustiņu vietā. Tomēr tajā pašā laikā tie padara nedaudz ērtāku ierīces lietošanu ar cimdiem vai arī, kamēr ierīce atrodas ūdenī. Runājot par ierīces lietošanu ar cimdiem, Samsung ir iekļāvuši augsts displeja jūtības režīmu, kas ļaus arī displeju izmantot, kamēr mums rokās ir cimdi. Testu laikā gan saskārāmies ar vienu starpgadījumu, kad uzkaroties Samsung datu rezerves kopiju veidošanas servisam, tas diezgan jūtami pamanījās patērēt datus ierasto 3 megabaitu vietā, jo konkrētais servis veica kopijas tikai kontaktiem un kalendāra ierakstiem, tas pamanījās noēst gigabaitu datu. Taču sazinoties ar Samsung noskaidrojām, kad iespējams šī problēma ir tikai mūsu testu eksemplārā, jo gala produktam par šādām problēmām nav dzirdēts. Jebkurā gadījumā, ja arī kas tāds būs, mēs esam pārliecināti, ka Samsung izlaidīs programmatūras jauninājumu. Kā ziņo Samsung, Galaxy S4 Active viedtālrunis Latvijas veikalu plauktos nonāks augusta vidū par aptuveni 400 latiem. Mūsuprāt, šī cena ir atbilstoša viedtālrunim, kurš var lepoties ar flagmanim raksturīgiem tehniskajiem parametriem un papildus tam aprīkots ar, būsim godīgi, viedtālrunim ļoti noderīgu funkciju – ūdens izturību.